Tā, tad mēs palikām pie tiem pļaunieku stabiem. Jā. Nē, purciem. Purciem, Jā. jā. Es vienmēr domāju, arī tas purva ciems, jā, tas ir diezgan tāds neforšs nosaukums. Purva ciems, purvā. Vispār tur jau diezgan sen tā purva nav, jo tur es atceros vēl, ka es biju jau drīz pēc otrā pasaules kara, kad es sāku dzīvot Rīgā, mums tur bija ģimenes dārziņš. Tā kā tur tie ģimenes dārziņš... Pirms kara? Ne, pēc kara. Pēc kara? Pēc kara, protams, jā. Kas jums tur bija tajā dārziņā? Ģimenes dārziņš. Ko jūs tur darījāt? Ģimenes dārziņā? Nu, audzēju to kartupeļus, visu to, ko vajadzēja. Jo, ka bija savs, tad bija savs, tas nebija jāpērk. Nu tad lopiņas ar kaut kāds turējāt? Nē, mēs neturējām lopiņas. Jo, nē, mēs dzīvojam Rīgā, Jā. Bet mums tur, mēs braucām, tur pabrauc laikam ar autobusu vai ar tramvaju mēs braucām, un tad gājām kājām, tur labi, gabalu no kaut kur pie VFK pārā, un tad nāca tur kājām tālāk. Tur vairs purva nebija. Jā. Tas bija kaut kāds vecais nosaukums, viņš jau tur jau bija nomeliorēts, un laikam jau Latvijas laikā jau tas bija. Kuros gados jums bija tas dārziņš tur? Tur bija kaut kāds 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā. Un te jūs tur ziemai gatavojāt visādi? Jā. Burkānu, kartupeļus? Paps strādāja, auģstēvs strādāja 17. jūnijā. Viņam bija zirdziņš arī, darba vajadzībām. Zirdziņš bija, viņš to zirdziņu kopa, un tad to zirdziņu arī varēja tur apārt un tā izmantot. Tad diezgan daudz bija, ko tur tas zemes gabals bija paliels, kad bija ko ārstēt arī? Nē, droši vien, ka nebija neko. Kaut kā tie varbūt, vai 600 kvadrātmetri, vai kaut kas tāds. Jā. Toreiz jau arī bija tie jaunie krievu normatīvi, un tur jau nevarēja izvērsties, to jau nedrīkstēja nemaz darīt. Un te jūs svētdienās braucāt uz to purciem? Jā. Tāpēc jums visu laiku velk uz to purciem, ka jums ir bērnības atmiņas? Nē, purciems man arī vēlāk, jo mēs tur arī nopirkām dzīvokli, kooperatīvo dzīvokli purciemā. Un tas sākumā tur būvēja tur tajā pie vefa, tur tajā daļā, un tas pārējais jau bija vēl neapkopts. Tur bija pat vēl ģimenes dārziņi, vēl turpinājās viņi. Līdz kaut kādiem 70, 80 gadiem tie ģimenes dārziņi vēl bija. Tā kā... Ja jūs svētdienās braucāt uz to mazdārziņu, tad redz, kā tās bērnības tradīcijas ir iegājušās. Jā. Un tad es dzīvoju ar tur purciemā, man bija dzīvoklis, mēs dabūjām tur kooperatīvo dzīvokli, un tad tur jau atkal turpat aizēja sestdienās turpat pa tiem dārziņiem. Tur atkal varēja pafotografēt, tur bija interesanta vide. Bet jūs jau pats esat Rīgas centra puika? Es esmu vispār dzimis, es esmu... Zaslauks. Jā. Zaslauks. Āgenskalns. Jā, Āgenskalns, jā. Kur jūs dzīvojāt? Tas ir Gregora iela. Gregora iela, tas ir no Kuldīgas ielas. Jā. Tur es esmu dzimis, bet pēc tam es visu mūžu atkal dzīvoju otrā pusē, Daugavai. Bet centrā jūs arī dzīvojāt, ne, man liekas? Nē, es tieši dzīvoju, centrā neesmu. Dzīvojis es esmu vienu laiku, kā 4 gadi, Stabielā. To varētu tev saukt pa centru. Jā, 4 gadi, jā. Vairs nav nekā centrālāk. Jā. Stabielā, jā. Jā, labi, tad Āgenskalnietis fotografē purciem. Un tad mums ir, nākamā bilde mums ir atkal Lielie kapi. Jā. Arī man tie kapi sižeti patika, jo tur arī bija tas haoss. Man tas haoss arī vispār, laikam man tas arī
arī kaut kā dzīvē vajadzīgs un patīk. Jā. Nu, te arī tie sagās, tie krusti ir. Nu, to šķīvītes pielikt klāt pats. Jā, interesanti. Es domāju, kā jūs izvēlējāties to attēlu secību, to ritmu, jo tur bija tie kapi, un tagad pēc kaut kāda laika atkal ir kapi. Un tagad tie kapi kaut kā atgādinās. Man ir diezgan daudz, jo es esmu daudz bildējis. Bet kā jūs izvēlējāties to secību, attēlu secību? Ar ko sākt, ar ko beigt, ko pa vidu, ko likt kopā? Nē, tāda speciāli ieceri te nav. Te nav ieceri nekādi, jo šeit ir brīvā asociācija tikai. Te nav kaut kāda nākošā izstāde. Tā man ir domāta kaut pavisam pretēji. Arī Talsos? Nē, tā būs. Vispirms tagad būs Naujienā un pēc tam būs Adažos. Nu jūs ļoti, kā saka, radoši, esat ļoti daudz strādājat. Tā būs nikna, tieši nikna. Tieši nikna. Nu, nepacietībā gaidām, kāds varētu būt paša Šmuldera niknās bildes, tas būtu interesanti. Jā. Labi, tad skatāmies tālāk, kas mums te notiek. Tātad ir sagāstie kapi, Miera ielas, Miera ielas, ja? Tie, jā, lielie kapi. Un šķīvi jūs pieliekāt klāt. Šķīvis klāt. Tas ir tā kā tādai. Bet, zini, kā ir citi? Tas ir veļiem. Veļiem savu šķīvi. Latviešu paraši. Jā. Varbūt arī krievi. Krievi jau arī tur kaut ko atstāja, kaut kāds ēdienos kapos. Jūs atstājāt tukšu? Nu, es atstāju, tas, varbūt tas, tur ir bijis kaut kas, tas putniņš ir noēdis. Tāds. Nu, jā. Skaidrs, jā. Nu jā, te atkal ļoti kinematogrāfisks attēls, mākslas darbs. Tāds, es nezinu, kāpēc uzreiz kaut kā atsit tādu itāļu neorealismu. Nu, bišķi tā vide ir tāda, jā, tā vide tāda. Rakurs. Nē, bet tas ir Rīgas tie proletāriešu nami, kā sauc. Jā. Kā spura sērija. Nu jā, un tad... Un tur tā vēļa pa augšu, un tā viņi tur pavelk to... Un kas tad te ir pielikts klāt? Te neko nevar saprast. Tik viltīgi... Mana kundzīte tā ir. Un tas balons arī. Tas atkal jūs šaurāk kadra bija. Bet jums tie portretējumi nav tādi komplementārie vai tādi, kas saka, nu, tā kā izpatikt... Ne, tas man neinteresē, man neinteresē tādi portreti, jā. Jā, bet ļoti stāstoši tāpat laikā, ļoti, kā saka, dziļi, un tur var, nu, kaut kā vēl... Jā, tieši tas process, man liekas, nu, ir tik miljoniem daudz visādas iespējas, bet ka jūs taisni izvēlaties taisni šo opciju un nevis kaut kādu citādāku, vai nevis pa labi, pa kreisi. Kā tā izvēle? Kā jums viegli nāk tā izvēle? Kā jūs tā kā nonākat līdz tam rezultātam? Ne? Nezinu, arī, piemēram, es jau, kad šito māju, tajā es sētā iegāju, es vienkārši skatījos, tās mājas tur ir, tur tie lādi un tur tā vēļa ir. Jā. Man tas likās interesanti, un tad es tur noskatījos attiecīgi to kompozīciju, te ir pilns kadrs, te nav kaut kāda kadrējums vai kas. Bet kā jūs savu to kundzi ielikāt taisni tajā kadrā, taisni tādā diagonālē arī? To es tagad ieliku, kad es tagad pēc Covida, jā. Kā jūs tā jūtat, ka jāliek ir taisni no labā stūrī, nevis kreisajā stūrī vai pa vidu, kā jūs nonāk līdz tai sajūtai? Tas ir svarīgi, kur arī liek. Jo jāskatās, es vienmēr cenšos to skatīties. Varbūt, kad Gustavs Klucis neievēroja šo nosacījumu, varbūt. Jo viņam bija bišķiņ tāds schematiskāk viss tā. Jā. Viņš kaut kā pēc citā, es tīri fotografiski tomēr pieeju. Un es skatos, lai tās gaismas sakristu. Jā. Saule, ja ir spilgta saule, tad ir arī tā kā vajag
attiecīgi kopā, lai būtu arī spilgta saule. Ja nav, varbūt tur varētu, piemēram, būt teorētiski ēna, tad arī tādu var izmantot. Ja tur ir iespēja, ka tur varētu būt ēna, ka tā varētu būt, nu, tad var arī izmantot tā. Un piemēram, šeit man ir negatīvs. Tas ir negatīvs fonā. Jo man nebija tāda piemērota, pozitīva, man bija viss tikai pretgaismu bildēts. Tā kā šeit, tas ir pretgaismu bildēts, ka te ir balts un te ir tumšs. Bet man vajadzēja otrādo efektu, man vajadzēja to pozitīvo. Nu, es tad izmantoju, un kopā viņš izskatās diezgan dabiski. Ka tā varētu būt. Nu, es to cenšos, lai tas saglabājās, tas kaut kāds ilūzija, ka tas ir kopā. Nu. Jūs redzat pilnīgi savu realitāti, ņemot kaut kādus fragmentus no piedzīvotās realitātes, jūs uztaisat savu realitāti. Jā. Un tas ir tā realitāte, to, ko mēs redzam bildēs, tā ir tā realitāte, kas ir jūsu galvā, kurā jūs dzīvojat iekšēji. Jā. Jā, ļoti interesanti, kad ar attēlu palīdzību var parādīt to, ko it kā viņa nav, bet tāpat laikā viņš ir galvā tikai domās, ka to nevar neizstāstīt, bet to var parādīt. Jā, arī te ir viss kaut kāda pretruna tomēr. Tas, ka es lieku kopā vienā attēlā to, kas nav bijis. Es nezinu, es esmu tur tekstu, kur es pie ievadā, tur es aicinu tos skatītājus, lai viņi man iebilst, lai viņi man, es cenšos viņus izprovocēt uz kaut kādiem iebildumiem, lai viņi man saka, ka tur kaut kas nav, kaut kas tāds, redzēs, kā būs. Būs labi, es jūtu, būs ļoti labi. Bet kā tad beigās varētu teikt, ka tā ideja, tas salikums rodās pēc bildēšanas, ka jūs sameklējat kaut kādas, pēc bildēšanas jūs sameklējat kaut kādas tās vitrāžas daļas no savas pieredzes un tad iepūšat dzīvības garu tajā savā sapratnē. Jā, tur kaut kas atkal, man tā liekas, ka tur rodās kaut kas cits. Rodās kaut kāda cita aina, kaut kāda cits vēstījums. Tā kaut kā. Kurš vēstījums jums labāk patīk? Es to salieku kopā. Tā atšķirīgs. Kurš jums labāk patīk tas vēstījums, ko jūs redzat, kad fotografējat, vai ka jūs saliekat kopā? Tad acīm redzot fotografē, es vienkārši fotografēju to, kas man ir pieejams. Man ir jāsamierinās, ka man tur kaut kas varbūt trūkst, bet tad es pielieku to klāt pēc tam. Un tad es dabūnu to īsto rezultātu, kas man apvier. Jā. Tad šeit ir 20 mākslas darbi, kas ir jūsos tajā domā, sajūtā radušies, un viņi ir vizuāli pieejami, redzam arī apkārtējiem. Jā. Skaisti. Tā, skatāmies, kas mums tur tālāk ir. Tur man prasījās. Vispār te jau arī kopā likts. Tas taksis ir citā vietā bildēts, un viņam nebija izsists loks. Jā. Jūs izsitāt loku speciāli? Reāli nē, tikai uz bildes. Bilde ir realitāte, jūs uzradījāt jaunu realitāti, tad huligānisms tomēr ir iekšā. Nedaru. Bet tur tāpēc es izsitu, ka te bija atspīdumi no mājām, no māju loga atspīdēja tajā stiklā. Un tāpēc man tas nebija pieņemams.
Nu, un šitas ir tā kā ēnā, un šitas ir saulē. Nu, tad, tur prasījās kaut ko tajā caurulē iekšā ielikt. Es tā. Tās rokas arī no cita kadra. Tas ir man paši rokas. Es tur speciāli atkal tur, man bija diezgan sarežģīti to nobildēt tā, bet man tāda caurula uz vietas arī nebija, kur bija pieķerties. Es laikam kaut kā taisnu, es kaut ko paņēmu taisnu, un tad kaut kā tur pagriez drusciņ tās rokas tā. Jā, abrīnojam, kā var kaut kā to izdomāt un vēl arī perfekti realizēt. Jā, šeit mums ir atkal ainava ar kājām. Jā, tās ir mans mazmētas kājas. Viņi sēdēja pie sava dīķa tur mājās, savās mājās, un pavasarī kurkulīši. Pilna zāle, un tā maliņa bija ar kurkulīšiem. Un tur bija iegremdējis vienkārši kājas un kņudināja, kā ir tādi kurkulīši tur. Mēs tur no sāna nobildējām. Bet tur bija sarežģīti, jo šitas te būtībā bija zāle. Tās kājas zāle, un tur tie kurkulīši bija. Ūdens tur nebija. Bet man te atkal savukārt, man te ir ūdens. Un tad man kādas 3 dienas pagāja, kamēr es to atspīdu, uzkonstruēju. Šausmīgi sarežģīti tas bija. To kā es atspīdu uz taisību. To tīra Photoshop. Jūs esat diezgan kā saka, atkoģis to Photoshop un tiekat galā ar viņu. Kā saka, tāds krievi saka tā, ja ne vredni, ja upjorti. Spītīgs, respektīvi. Spītīgs, jā. Ietiepīgs un spītīgs. Ja vajag, te vajag. Jā, ietiepība un spītība dod savus rezultātus. Nav tā, ka vienmēr nav labi, ka tas ir. Jā. Labi, tad mēs atkal esam purciems, ne? Tas nav purciems, tas ir kaut kāda, es nezinu, arī kaut kādā nomalē, kaut kur, kaut kāda neliela fabrīciņa tāda, kaut kāda. Man liekas, tas jau bija jau kaut kādā, ir pat jau varbūt 90 gadi. Arī tur, ka jau sākās tās visādas tur pašdarbības jau pieļāva. Un tas ir mana dēls. Izrādās viņam te 3 portretējumi. Es te pat nebiju saskaitījis. Tātad, cik tad ir tie kadri tagad? Īstais kadrs ir šis pamērs, tā ir tā fabrīciņa, un tas ir no citas vietas. No 2 kadriem. Viņš te uz kuģa. Jūs jau esat tik labi tur sataisījis, ka jau nevar saprast, jau grūti jau... Jā, šeit arī tā kā ēna. Te viņš ir arī ēnā, jo te ir tā saule. Ja būtu te kaut ko tādu citādi nevar ielikt, te tikai ēnu var ielikt kaut kā. Jā. Man dēlam arī rādīja šitās te bildes, kā viņš... Nē, viņš šodien redzēs pirmo reizi. Viņam arī patiks, jā. Jā, labi. Bet šitas arī platais kadrs ir, ja? Platā filma. Tā ir tā superplatā, arī superplatais aparāts, paštaisītais. Un te jūs pats skanējāt tos failus? Jā. Un cik aptuveni laiks paiet, lai kamēr tiek līdz vienai bildei? Nē, vajag iepriekš, es tā parasti, es sataisu sarakstu no tādām idejām, kas man ir. Tur varbūt 1 diena paiet, kamēr es to sarakstu sataisu. Un tad es sāku realizēt to sarakstu. Tad tā, dienā, kā paveicās, ir kādreiz, kad 4, 3, 4, ne vairāk. Bet ir dažreiz, ka vairākas dienas vajag taisīt. Diena tas ir cik? 12 stundas, 8 stundas, 5 stundas? Nē, cik es varu nosēdēt.
gal galā. Nu. Vispār jau ar to jau arī. Tas jau īsti veselīgi nav. Nevar ieteikt nevienam to. Nu jā, un interesanti, ka jūs varētu nopublicēt tās savas idejas un tās savas piezīmes. Es domāju, ka tas varētu būt tāds bestsellers priekš vizuālistiem. Un tur vajag literāri apstrādāt un tā kaut kā. Man ir arī, kur es esmu savus auģu vecākus pēc atmiņas un savus sievas, teiksim, laikā, ka viņas valodas īpatnības, teiksim, viņu te izteicienus, viņu kaut kā tādas lietas es esmu pierakstījis ar komentāriem tā visādi. Tā kā tas arī varētu būt interesanti, jā. Te jums ir bijuši divi auģu vecāki, ja? Tad, Man jā, iznāk tā, jā, Krievijā bija un Latvijā arī. kā mums bija Krievijā, tad uzvārds? Krievijā man bija Vitālija Jevstraķenko. 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 Tēva vārds? Tēva vārds es Nemainīja. nezinu, to nezinu. To nezinu. To nezinu. Man māsas tikai to ir viss teikušas. Tā kā, ja viņas to nezina, tad es arī to nezinu. Nu, un tad, bet jūs jau pēc tam vairs neesat pēc tā Sibīrijas ticies ar tiem... Es vienreiz esmu viņiem aizrakstījis. Tiem Krievijas tiem. Jā, nu vai Ukraiņi bija, kas viņas pēc uzvārdas spriežot Ukraiņi. Jā. Nu, tā kā ir... Un tad tas auģu tēvs bija tā kā oficieris vai kā? Nē, viņš esot bijis garīdznieks. Garīdznieks? Jā. Pareizticīgās baznīcas? Pareizticīgās, jā. Un tā auģa mamma? Nu, es nezinu, vai viņi varbūt kaut kur jau viņi strādāja droši vien, kā jau toreiz padomu laikā bija, kad tur gandrīz viss strādāja. Jūs kaut ko atceraties no tiem laikiem, kad tiem pirmajiem auģu vecākiem kaut ko? Viena epizode man tikai ir atmiņā. Kaut kāds putniņš bija ielidojis istabā, un tur tāda vecā māte bija, babuļa viņu sauc, un viņi tur ar kaut kādu vielu to putniņu vai nu zemē gribēja nosist, vai izdzīt pa durvīm ārā, to es nezinu. Jā. To es atceros. Tas ir vienīgā man atmiņa no tās dzīves. Bet jūs jau krievu valodu nezinājāt toreiz? Nē, es toreiz pratu jau. Jau pratāt jau krievu? Krievu valodu es pratu. Vienīgā valoda tā bija, kur es runāju toreiz. Jūs pat toreiz latviski nepratāt? Nē, es latviski nepratu. Cik gados tas bija? 47. gadā es atbraucu uz Latviju, un tad es sāku mācīties latviešu valodu. Un tad rudenī tūlīt gāju skolā. Tad cik jums bija gadi toreiz? 7 gadi. 7 gadi. Jā. Un tad pirmos 7 gadus jūs runājāt krieviski un domājāt... Nu jā. Jā. Nu jā. Bet, teiksim, kā tā, varbūt nav labi tā jautāt, bet jūs jūtat, kad ir, piemēram, jūsu darbos vai dzīves uztverē vai apkārtnes tādā sapratnē kaut kas no tās Sibīrijas ietekmes kaut kas ir palicis? Droši vien. Es domāju, ka ir, jā. Kaut kāds, jā. Bet kā tad runā, ka līdz 6 gadu vecumam tas mazais cilvēks tā kā uzņem visus tos... Es domāju, ka jā. Tā viss arī tie taču šausmīgi piedzīvojumi. Bija viss tas bats un viss. Jo māte jau man nomira badā. 43. gadā māte nomira. Tur Sibīrijā? Sibīrijā, jā. Un tad jūs adaptējat? Mēs tie bērni izdzīvojām. Mēs palikām. Bija jau tur arī tāda vecāka, kas saka, nav, un savus bērnus arī nogalināja un pašnāvību iztaisīja. Bija arī tādu gadījumu bija. Starp latviešiem? Jā. Kad nevarēja izturēt to psiholoģisko slodzi? Jā. Jā, briesmīgi laiki, jā. Un jūs uzrakstījāt viņiem vēstuli, bet viņi atbildēja kaut ko neatbildēja? Neatbildēja.
atbildēja, bet es vairāk neuzrakstīju. Nu, tāds puišels es biju. Tas bija Tomskā? Nu, pašā Tomskā nē, tas bija stipri malā, nu, ārpus Tomskas. Kargasoks, ziemeļos no Tomskas. Pie Vasjuganas upes. Jā. Es vienmēr domāju par tiem cilvēkiem, kas tika izsūtīti, kad, nu, kā var sadzīvot ar to bērnības tām atmiņām un to pagātni, ar šodienu vai ar tādiem kaut kādiem tur, tekstiem, kas varbūt tās tur... Nu jā, Krievijā tur ir tagad visādi teksti parādās. Tur jau to pašu Hruščovu lamā, un ka viņš ir Staļinu tur nogānījis. Viņam tas nav atkursnis kā mums, bet viņam tas ir šļakoķi. Nu, tāds slabdrainis. Hruščovs slabdrainis. Nu jā, labi, kā bijis, tā bijis, bet, kā saka, paldies Dievam, ka tā un... Jā, nebūtu man māsas atradušas to Sibīrijā, tad man jau ir tas stāsts, jūs ziniet. Nu, varbūt izstāstiet droši vien, ka skatītājs nezina. Jā, jo mēs bijām jau laikam tur grupas bija dažādas pēc vecuma. Es biju tur tā jaunākā grupā un viņas jau bija jau lielākā grupā, un tā viņas tika formētas grupas Latvijas bērniem, lai braukt uz mājām. Bet es tur biju vai slims tajā brīdī, vai kas tur bija. Es biju, var sakot, mani nevarēja vēl, bija tas, ka man jau tie auģi vecāki bija jau. Es biju jau paņemts tur no tā bērnam, un tā viņām bija, viņas atbrauca tur, kur viņas gaidīja kuģi. Kāda divas dienas viņiem bija jāgaida kuģis, jo tur jau citi ceļi nav, tikai pa upi var uz to Tomsku tikt. Un tad tās 2 dienas viņi bija mani meklējuši, un tad kaut kur tā bija atraduši. Caur cilvēkiem tur uzzinājuši, ka tur kaut kāds ir puišels, un gājuši tur tieši skatīties. Jā, ir brālis, viņi zina, ka tas ir brālis. Bet tie nesaka, tie saka, nē, viņš nevar būt jūsu brālis, viņš ir Ļeņingradas evakuētais bērns. Tie jūsu auģu vecāki? Jā. Un tā māsa saka, kura tur bijusi, viņas jau bija 2. Kura tur tā gudrā bija, es nezinu, viņas man nav to sevišķi atzinušās, bet viena teica, brālim jābūt brukas operācijai, rētai. Kad pārbaudīja, jā, tiešām bija. Tā kā viņi zināja, kad brālim bijusi operācija pirms deportācijām, un tā viņas pierādīja, ka tas ir viņa brālis. Citādi es tur būtu palicis. Cik tām māsām bija gadi toreiz? Toreiz bija 14 un 9 māsām. Un jums bija 6? Man bija 7. Jā. 7 gadi bija tad, kad jūs mājās braucāt. Un Jā. Cik gadus te jūs nodzīvojāt tajā Sibīrijā tur? No 41. līdz 6 gadi. 6 gadi, 7. Te jūs tā kā vienu gadu vecu aizved. Viengadīgi aizved uz turieni. Jā, 1 gadu vecs, jā. Un tad māma nomira arī tajā gadā, kad jūs... Māma nomira 43. gadā.
Un tētis tad palika Rīgā? Tētis jau 42. gadā viņu nošāva pēc sprieduma. Jo tur jau atdalīja. Pēc sprieduma Sibīrijā nošāva. Sprieduma Sibīrijā, jā. Un kas ap spriedumu bija? Nu, tas bija 58. pants. Dzimtenes nodevība un tādā garā. Nu, tur viss. Kāda dzimtenes nodevība, jo viņi bija okupējuši Latviju? Tad Jā, kāda dzimtene? nu, tieši tā, jā. Ai, jā. Pilnīgi Holivudas filmu varētu, seriālu varētu uztaisīt par šādu. Bet, nu, paldies Dievam, ka tādas māsas ir, tas Jā, ir jā. paveicās. Būtu vēl tagad tur dzīvojas Tomskā. Krievu cilvēks būt, un karotu var būt, Jā. mazbērni karot Ukrainā. Jā, labi, tad mums ir palikusi viena ļoti atraktīva bilde. Noslēguma attēls izstādīja, kas saucās Nenovērtētā uzticība. Jā, es jau te pastāstīju, kāpēc nenovērtētā. Jo es nenovērtēju sunīšu uzticību. Jo Tas esat jūs? tas esmu es, jā. Nu, es tā nobildēju sevi. Ar to suni kopā, jā, protams. Tas suni kopā, jā. Un tas loks ir atsevišķi. Kaut citā reizē bildēts. Bet loks ir, kā saka, ziedos, ir puķējs un ir... Jā, tas ap Jāņiem kaut kādu vasaras tur sākumā. Jā. Tas ir tā pamesta māja. Es tur diezgan daudz esmu pa laukiem staigādams tajās vecajās mājās, es gāju iekšā un fotografēju. Fotografēju un arī šo to tur pavanu. Pa bērniņiem pastaigāju, pameklēju kaut ko. Es tur kaut kāds vecs avīzes esmu atradzis un interesantas lietas. Bet tas tā fotogrāfa dzīve un tas mūžs tāds tomēr, man liekas, ir diezgan tāds vientuļnieku, ne? Kad tomēr, nu, tāds... Nu jā, nu man ģimene nevienmēr man līdzi bija, bet mēs parasti ar ģimeni, diezgan bieži ar ģimeni, ar bērniem kopā. Ģimene atbalstīja to, kad ir tur... Nu, laikam jau nebija izvēle. Visu laiku fotoaparāti rokās ir un... Nebija izvēle, jā. Jā, bet kas varētu būt tas, varbūt tās, ka ir ienāk prātā kā doma, kāpēc tieši fotoaparāts vai kāpēc ne gleznošana vai zīmēšana vai rakstīšana vai tā, te mums tojās dacīta, bet... Es jau vienu laiku mācījos arī pa mākslas zinātnieku. Tas bija Repina institūtā, es iestājos Ļeņingradā. Un tad tur viņi prasīja, lai būtu kaut kādas zināšanas arī par gleznošanu. Un tad es iestājos arī vienlaikus, arī mācījos VEFA, glezniecības studijā, mākslas studijā. Un tā glezniecība kaut ko iedeva? Nu, es nezinu, varbūt, jā. Varbūt. Bet, kaut kā es paliku pie fotogrāfijas. Jau māsai es arī tiku rādījis, viņa jau bija jau studējusi, māksliniece jau, jaunākā māsa. Bet, Kā sauc māsas? Inese Čipote uzvārds. Un otra māsa? Otra māsa Daina Ķērķe. Nu jā. Un abas mākslinieces arī, ja? Nē, Daina nav mākslinieca. Viņai tāda speciāla, tāda liela tur tāda hobija nebija. Un arī tā viņa bija rasētāja, kā viņa strādāja. Viņa strādāja Augšņu karaskolā. Jo vīrs viņai tur strādāja arī. Un tu bērni un mazbērni ir arī mākslās arī kaut kā iesaistījušies? Man meita ir. Viņa arī izstudēja tagad. Otro izglītību ieguva. Viņa vispirms iemācījās biologus. Un tagad vēl beidz arī mākslas akadēmiju.
tekstilniekus. Labi, liels paldies par stāstījumu, paldies par izstādi, tiešām iedvesmojoši darbi un ļoti, kā saka, tādi Latvijas videi galīgi netipiski un ļoti pamācoši un, man liekas, arī tā, ka sirds un dvēseli atpūšās pie tādām skaistām lietām un ir par ko domāt, ir ko skatīties un ir par ko pakavēties pie tā mākslas darba, nevis vienkārši paskriet garām un tā. Varbūt jūs varētu kaut ko ieteikt jaunajiem māksliniekiem, tiem, kas grib taisīt izstādes, kas grib taisīt skaistas bildes, kas grib darboties fotogrāfijā, mākslā. Katram ir savu programmu dzīvē. Kaut ko var sasniegt, kaut ko. Katram jāskatās, ko viņš var sasniegt un ko viņš grib sasniegt. Ja viņš grib pelnīt naudu vai vispār dzīvot no tās savas mākslas, tad tas ir viens ceļš. Un ja viņš ir kaut kādā hobija līmenī, tas atkal ir cits ceļš. Tā kā tur ir tā ir smaga izvēle, jo mūsdienās, jo manā jaunībā bija tā, ka Padomju Savienībā daudz maz bija tā sociālā vienlīdzība kaut kādā mērā. Viņa bija tāda ar negatīvu nozīmi, bet tomēr viņa bija. Varbūt tur ir kaut kādi augstākie slāņi, bet ar kuriem man nebija nekāda sakara, bet visumā tā bija diezgan viendabīga sabiedrība. Bet tagad jau ir ļoti lielas iespējas, teiksim, arī izrauties, teiksim, no savas kaut kādas vai proletāriskas vides vai kaut kādas. Tā ir iespēja tomēr iegūt izglītību un kaut ko tikt pie turības vai arī savu kaut kādu uzņēmumu attīstīt. Tā kā tā ir pavisam citi laiki tie ir un citas izvēles. Nav jau teikts, ka tas mūsdienu tāds veiksmīgs cilvēks, ka viņam kaut ko izteiks, tādu bildīšu taisīšanu, viņš paies garām varbūt. Tas nav nekāds prestīža kaut kāds izpausme kaut kāda, tāda bildītas. Tā kā es nezinu. Ja viņš tur kaut ko saskatītu, tad var būt. Tā kā man ir grūti pateikt. Tas tiešām ir katram ir savu izvēlu, katram savu. Mūsdienās ir grūti dot padomus, es domāju. It kā nav prestižs, bet tāpat laikā ļoti visi grib paši izteikties un kaut kā paši izpausties un kaut kā atšķirties un kaut kā pastāstīt par. Tas varbūt tās ir kaut kāds tā māksla, ir kaut kāds veids, kā ilgāk dzīvot vai ilgāk, kas par manīm atcerās vai ilgāk kaut kas paliek vēl, kad nav tā, ka nekas nepaliek pāri vai kaut kā tam. Savs turpinājums varbūt kaut kā. Bet jūs jau nevarētu sūdzēties par lauriem, jums taču ir FIAP un pasaulē esat pazīstami. FIAP, ne, AFIAP. AFIAP, es atvainojos, jā, AFIAP, jā. Un tas jau tomēr ir, ierobežot tāda sabiedrības daļa, kas ir tikai speciālisti un tā. Ir jau kas, kas saņem to AFIAP saņem, ja, un tā viņi tūlīt metās uz biznesu. Tas viņiem ir kaut kāds papildus tāds, tāda ķeksīts, uz kā, teiksim, tas pircējs varētu uzķerties. Bet man tas tā nav. Es uz to savu AFIAP skatos diezgan,
ka man tas ir daudz iemācījis. Tas periods, kad es tādas mežonīgās izstādes tur, ka bija jātais, man Tugaļevs lielāko daļu tur komandēja par šitām izstādēm. Viņš zināja, kur tās adreses, viņš to zināja visu, viņš zināja sarakstu, un viņš saka, tā, līdz tam laikam tev jābūt tik un tik bildēm, un uz to vietu, un tā. Un es tur šausmīgi, tas taču bija šausmīgi sarežģīti, pirms digitālās sfēras, analogajā, tur šitā retuša šausmīgā tas. Un tā retuša man ir devusi to kaut kādas tiešām nopietnu skolu. Tā retuša. To retušu, ko es toreiz darīju, ko es biju spiests darīt, ja es gribēju tajās izstādēs piedalīties. Tā kā tā man bija skola, ļoti nopietna skola. Labi, liels paldies par sarunu, par izstādi, par darbiem, par viedokli, un tiekamies tad atkal nākamajā izstādē, tad jau ir zināms laiks un kur? Jā, Ādažos vēl nav zināms. Ādažos vēl nav zināms, bet tā otra vieta? Tas ir jau 6. aprīlis. 6. aprīlis? Naujienas bibliotekā. Naujienas bibliotekā. Jā. Labi, paldies, kā saka jūsu māsām, ka jūs atved uz Latviju, un tad tiekamies Naujienā, un paldies un veiksmi darbos.